Šī filma stāsta par kādu māju Rīgā, Zemgales priekšpilsētā. Tā ir lielpaneļu dzīvojamā ēka daudzdzīvokļu māju rajonā starp daudzām citām līdzīgām ēkām, kuru celtniecībā izmantoti betona bloki. Tāpēc arī tās tautā tiek sauktas par blokmājām. Dzīvošana blokmājās ir finansiāli izdevīga un tajās ir augsts komforta līmenis. Lai māja ilgi kalpotu, tā ir jākopja. Savas dzīves laikā mājai jābūt skaistai un sakoptai, lai cilvēki tajā labprāt dzīvotu un varētu būt lepni par savu māju. Blokmājas pazīst ne tikai Latvijas iedzīvotāji. Berlīnas austrumdaļā atrodas 270 000 lielpaneļu dzīvojamās mājas. Tas ir apmēram tikpat daudz, cik visā Latvijā kopā. Kopš 1990. gada ir modernizēta vairāk nekā 80% no Berlīnas daudzdzīvokļu mājām. Veicot apzaļumošanas pasākumus, ierīkojot spēļu laukumus un attīstot infrastruktūru, ir sakopta arī māju apkārtne. Vidus- un Austrum Eiropas valstis Berlīnē var redzēt veiksmīgu daudzdzīvokļu māju rajonu atjaunošanu. Balstoties uz pieredzi, ko Berlīne gūs atjaunojot blokmājas, ir noslēgts līgums ar Rīgu par sadarbību enerģiju taupošu pasākumu īstenošanā. Pilotprojekta ēkā varēs redzēt, ko nozīmē siltumenerģiju taupošu pasākumi un kādas ir to priekšrocības. Māju apkurei tiek patērēta 1/4 daļa no visas tautsaimniecībā nepieciešamās enerģijas. Veicot siltumenerģiju taupošus pasākumus, apkurei nepieciešamais siltumenerģijas patēriņš var samazināties uz pusi. Pēc tam komforta līmenis dzīvokļos nevis samazināsies, bet tikai paaugstināsies. Telpu apkurei nepieciešamās enerģijas taupīšana ir liels ieguvums tautsaimniecībā un efektīvs CO2 emisijas samazināšanas veids. Enerģijas cenām pieaugot, siltumenerģiju taupošie pasākumi samazinās izdevumus par dzīvokļu apkuri. Mazajai Laurai ir 4 gadi. Viņa dzīvo Rīgā, Zemgales priekšpilsētā, Ozolciema ielā 46-3. Šajā mājā viņa ir dzimusi un uzaugusi. Laura labprāt zīmē, un šodien viņa zīmē savu māju. Viņas māja kļuva par vācu latviešu pilotprojekta objektu. Pilotprojekta ēkā, tāpat kā citās nesiltinātajās ēkās, bija lieli siltuma zudumi. Tie rodas 3 iemeslu dēļ. 1/3 daļa siltuma tiek zaudēta caur ārsienām, jumtu un pagrabu. 1/3 siltuma aizplūst caur logiem. Un 1/3 daļa siltuma zūd telpas vēdinot. Zudumus palielina arī neblīvi logi. Lielākā problēma – siltuma patēriņu mājas iedzīvotāji nevar regulēt. Jaunā fasāde no visiem siltumenerģijas taupīšanā veiktajiem pasākumiem ir visvairāk redzamās pārmaiņas. Pilotprojekta ēkas ārsienām tiek uzklātas 8 cm biezas siltumizolācijas plātnes, tad tehnoloģiskais siets un visbeidzot dekoratīvais apmetums.
Pēc siltināšanas siltuma zudumi caur ēkas ārsienām samazinās par 65%. No būvnieciski fizikālā viedokļa vissvarīgākais ir tas, ka tagad betona sienas un salaiduma vietas ir pasargātas no vēja, lietus un salu iedarbības. Sienas arī ziemā ir patīkami siltas, sals nokļūst tikai siltumizolācijas ārējā slānī. Siltināšana ir īpaši svarīga dzīvokļos, kur ir daudz ārējo sienu, gala un stūra dzīvokļu. Pēc ēkas siltināšanas sienu temperatūra ir tik augsta, ka pilnībā ir novērsta pelējuma rašanās uz ārsienām. Mēs bijām viens no tiem dzīvokļiem, kuri uzreiz zinot, ko nozīmē celtniecība, ko nozīmē siltumizolācija, ko nozīmē jauni logi un radiatori, mēs bijām uzreiz tie, kas piekrita. Jautājumi noteikti ir jums, jautājumi ir noteikti arī mūsu būvniecības firmā. Tātad, varbūt vispirms informēt būvniecības firmas. Это вам надо понять. Если что-то такое, что совсем без воздуха нет. Все. Я человек слов. Все. Bija ļoti švaki logi, teiksim, virtuvē sevišķi tur, kad sēdēja pie loga, jūtu pilnīgi, kad zem palodas augstais gaiss. To vietu mēs, kā saka, dzīvokļu iedzīvotāji, centāmies neieņemt, jo tur diezgan pavērsts bija. Centos logus noblīvēt bez līmēšanas, bet ar gumijām, bet tās gumijas bija jāliek vairākām kārtām, jo tie logi nebija precīzi. Teiksim, ja šodien tas ir, tagad pēc jaunā ir viņiem blīvāk, tad tur bija tāda, kad ļoti grūti bija viņus aizlīmēt, jo viņi, bija spraugas starp logiem bija. Blokmājās trešdaļa siltumenerģijas aizplūst caur logu stikliem. Tikpat daudz siltumenerģijas aizplūst caur logu šķirbām un telpas vēdinot. Jaunie pakešu logi ar dubultu stiklojumu ļauj uz pusi samazināt siltuma zudumus caur logu virsmu. Modernajiem logiem ar plastmasas rāmi ir īpašas blīves, un tie noslēdz tik cieši, ka turpmāk dzīvokļi ir speciāli jāvēdina. Dzīvokļu nepieciešamo pamatventilāciju nodrošina ventilācijas kanāli jaunajos logos un gaisa novadīšanas ventilātori ventilācijas šahtās. Bez šīs tehnoloģiski nodrošinātās pamatventilācijas jāveic vēl papildus vēdināšana, logus atverot. Pareiza un regulāra vēdināšana pirms un pēc gulēšanas un ēšanas ir īpaši svarīga. To, ka logus nomainīs, tas ir vispār kaut kas fantastisks, jo nomainīt vecus logus pret jauniem, kur nepūš iekšā, kuriem ir brīnišķīga ventilācija, tas jau, man liekas, to nevajag nevienam teikt, ko tas nozīmē. Jau bija mums arī dzīvoklis, kurš gribēja gadu atpakaļ pats to darīt. Bet vienkārši finansiāli apsvērumu dēļ viņi to nevarēja izdarīt. Un tāpēc viņi arī priecājas par šo remontu šausmīgi, ka tieši šie logi tiek nomainīti. Ja būs šie siltums un nav caurvēja. Man patīk, kā atnāca logus nomainīt. Tā diezgan ļoti zolīti, paši pēc tam viņi visu kārtīgi nokopa, visu tā salika, aizgāja, visu tā diezgan ātri. Tā redzams, ka profesionāli. Tad, kad vēl nebija sākusies sezona, tā jau visos rajonos, kalorītari bija saslēgti pa visu māju, kurš, teiksim, elektrībā uz mēnesi kā 20 lati gandrīz aizgāja. Citreizi, kad jau beigušies tā sezonas, tad arī, teiksim, bija tie paši kalorītari. Ja arī, kad vēl nav atslēgts, tad ir karšti. Viss logi līdz galam vaļā, ja? Un atkal, teiksim, vannas istaba ziemas laikā bija
principā nevarēja bērni mazgāties. Tur bija jāielaiž viena karstā ūdens vāna vai iesildīt to visu vānas istabu, un pēc tam tad atkal es mazgājos ar priekšu, un tad tik te bērni bija tā iesildas vānas istabu, lai viņas varēja mazgāt. Nu, viņi galīgi augsti bija. Fasādes siltināšana un jauno logu iebūvēšana jāpapildina ar apkuras sistēmas modernizāciju. Lai pilnībā varētu izmantot ietaupāmās enerģijas potenciālu, ēkas pagrabā esošais siltummezgls jānodrošina ar modernu vadības un regulēšanas tehniku. Lai izvairītos no liekiem siltumzudumiem, pagrabā esošās apkuras caurules ir izolētas ar siltumizolācijas čaulām. Ja pagrabā izvietotās apkuras sistēmas modernizācija nav tik ļoti pamanāma, tad pārmaiņas dzīvokļa apkurē ir acīm redzamas. Vecie radiatori, kuri nebija piemēroti termostata ventīļu un siltuma patēriņu mērītāju uzstādīšanai, tiek nomainīti pret jauniem. Man gribētos, lai es varu ieslēgt radiatorus tad, kad man vajag. Es it kā salīgas, man vajag ātrāk kā citiem ieslēgt tos radiatorus, lai man siltumiņš. Un arī citreiz varbūt tāds, kad ir dienas vidū pa karstu, tad, teiksim, es labprāt mums izslēgt. Lai iedzīvotāju temperatūru katrā telpā varētu regulēt atbilstoši savām vēlmēm, visiem siltķermeņiem ir uzstādīti termostata ventīļi. Siltuma patēriņu mērītāji reģistrē siltuma patēriņu katrā radiatorā. Tas nodrošina to, ka apkuras izdevumi tiek aprēķināti pēc katra dzīvokļa faktiskā patēriņa. Taupīga apkure atmaksāsies jau tuvākajā nākotnē. Ik viens, kas taupīgi un vidē draudzīgi izmanto siltumu, var rēķināties ar mazākiem izdevumiem par apkuri. Taupīga, apkārtējai vidē draudzīga apkure nebūtu nenozīmē, ka vajadzētu salt. Taupīga apkure nozīmē, ka temperatūra dzīvoklī var regulēt pēc vajadzības. Guļamistabās temperatūra vienmēr var būt zemāka. Ja dzīvokli uz laiku atstāja vai atsevišķas telpas neizmanto, tad termostata ventīļus var noregulēt uz zemāku pozīciju. Kad dzīvokļa iemītnieki atkal atgriežas, pagriežot termostata ventīli, telpas ātri kļūst siltas. Pirms logu atvēršanas termostata ventīļus var aizgriezt pavisam. Es uzskatu, ka šī apkura būs efektīva, jo cilvēki varēs regulēt siltumu pēc savām vēlmēm. Ja arī dzīvoklī ir vēsāks, tā būs naudas ekonomija. Es siltumu ekonomēšu. Saltis, protams, netaisos. Man ir mazi bērni. Es vienkārši varēšu regulēt siltumu, vadoties pēc savām materiālajām iespējām. Fasādes siltināšana dod iespēju mainīt ēkas arhitektonisko veidolu. Fasādes krāsas tika saskaņotas gan ar pašas mājas iemītniekiem, gan pilsētas plānošanas institūcijām. Ar jauno siltināto fasādi māja kļuvusi skaistāka arī no ārpuses, tāpēc, protams, nepieciešams izremontēt arī ieejas mājā un trepju telpas. Ēku atjaunošanas pieredze Berlīnē liecina, ka iedzīvotāji īpaši lepojas ar savu māju, ja trepju telpa ir skaisti sakopta. Ja virs pēdējā stāva griestiem atrodas viegli pieejama bēniņu telpa, tad pēdējā stāva griestu pārsegums tiek papildus siltināts. Pa šo siltumizolācijas kārtu nedrīkst staigāt. Ja šad un tad nepieciešams ieiet bēniņos, tad tie jāizklāj ar dēļiem. Jau ir pieejami pirmās apkuras sezonas rezultāti pēc ēkas siltināšanas. Siltuma zudumi caur sienām, jumtu un pagrabu pārsegumu samazinās par 65%. Jaunie logi siltuma zudumus samazina 2 reizes. Jaunie logi un gaisa novadīšanas ventilatori samazina līdzinējos siltuma zudumus, kas rodas veidinot par 50%.
Mājas iedzīvotāji ir jau novērtējuši to, kā ar termostata ventiļiem var individuāli regulēt temperatūru katrā telpā. Rezultātā, salīdzinot ar periodu pirms ēkas siltināšanas, tiek ietaupīti 55% siltuma. Šī pirmā pilotprojekta rezultātiem ir ļoti liela nozīme nākamo šādu projektu plānošanā. Siltumenerģiju taupošo pasākumu optimālā kompleksa izmaksas uz vienu dzīvokli sasniedz 6000 eiro, tas ir 110 eiro uz vienu dzīvojamās platības kvadrātmetru. Pēc modernizēšanas ēkas specifiskais siltumpatēriņš ir 70 kWh uz vienu kvadrātmetru gadā. Ņemot vērā pašreizējo izdevumu un ieņēmumu līmeni Latvijā, tas nozīmē, ka tiek ietaupīta puse no vidējās mēneša algas. Arī CO2 emisija uz vienu modernizēto dzīvokli samazinās par 1,5 tonnām gadā. Viss šī projekta rezultāta apkopojums ir nodots Latvijas valdībai enerģijas taupīšanas programmas izveidei. Mājas iedzīvotāji attieksme pret māju ir ļoti izmainījusies. Kad agrāk cilvēkiem bija vienalga, kas notiek mājās, kas notiek, tur varbūt tās kāpņu telpā izsit logu, vai kur tas nevienu neinteresē. Viņš pagāja garām, tad tagad jau pārdzīvo pa katru sīkumiņu. Šai mājai, man liekas, mainījusies aura, kur ir palikusi ļoti labvēlīga. Un tiešām mēs varam teikt, tās ir mūsu mājas.